Jā, skaties, draugs, šodien mums pārdošanā šitāds X5 9. gada dīzels. Vakar izgājis tehnisko apskatu. Ir vizuāli defekti. Tātad šādi te tas izskatās. No ārpuses labas riepas. Tā. Te uz bampera ir kaut kādas lietas, kas būtu jāpiedara vizuāli. Šitādi te. Viņš nav sapūs nekas, bet ir jāpiekrāso. Un salons būtu jāpāršuj bišķiņ. Tātad vadītāja beņķis izsēdēts. Tas maksā kādi 30 eiro, bet, protams, nevienam tas baigi nepatīk. Stūri arī ir jau padzīvojis, vajadzētu pāršūt. Nobraukums ir 330 000 un deg parkinga lampiņa, tur ir vienkārši jākalibrē. Vakar ir sataisīts, viss ir jākalibrē, apskat izgāja. Šitāds aparāts. 8500. Skaties, varbūt kādam perikupam nodara, notina spidometru un uzliek pa kādi 12 vai kādam braukšanai uz kādu gadu. Zvani vai raksti komentāros, ko domā.